Buongiorno! Sveiki jūs mājās! Egoistes sarunas numur 3. Un jūs nekad neuzminēsiet, kā mēs iepazināmies ar šī vakara viesi. Viss sākās ar radio, modi, kleitu un konkursu. Jūsu uzmanībai Baiba. Un vai es Baiba tev var pieteikt kā kuldīdzniece? Jā. Tātad dzimuši auguši kuldīdzniece. Esmu dzimusi augusi Kuldīgā, kādu laiku padzīvoju gan Maljorkā, tā kā man ir arī Spānijas sajūtiņš. 8 sezonas. 8 ziemas ir vasaras? Vasaras. Tur sezona sākās no pavasara tad līdz rudenim, un tad es netipiski kā gaiputens braucu atpakaļ uz Latviju pārziemot. Jā, parasti jau otrādi, Jā, vai nevis parasti ir otrādi. Tātad ar Baibu mēs iepazināmies Kurzemes radio konkursā, kur Baiba absolūti viennozīmīgi uzvarēja konkursā par skaistāko Itālijas fotogrāfiju, kas atspoguļoja gan modi, gan vēsturi. Pat slaveno motociklu Vespa, motoroleru Vespa, ja? Un Baibas bildē bija viss, un tikai tad mēs uzzinājām, ka Baiba ļoti cieši ir saistīta ar Itāliju. Kāpēc Itālija un Egoiste Fashion House? Kā mēs zinām, viss, kas atrodas šajā saloniņā, ir ražots tapis Itālijā. Tas ir Florences jostas un somas, tās ir tie Neapolis koferi, tās ir kleitas, kas tiek vestas no tālienes, bet jebkurā gadījumā mēs ļoti, ļoti mīlam vienu īpašu Itālijas reģionu. Par Sicīliju jūs skatīsieties mūsu nākamajā sērijā, bet šovakar par Baibu un Itāliju kopumā. Tātad Baiba, kā dzīvē ienāca Itālija? Īstenībā Itālija man jau no studiju laikiem bija tā, kad interesēja, un tad es vienkārši izdomāju, es braucu uz Romu. Nopirku vienu patu biļetes, aizlidoju. Tad tev nebija ne ģimene, tu biji vienkārši? Es biju vienkārši. Varēja pa labi, pa kreisi dzīvēt arī, ko tu vēlēsi. Tieši tā. Un es nonācu Romā, un man bija līdzi grāmatiņa, protams, ar apskats vietām, un es staigāju, apbrīnoju arhitektūru un visu, un bija ļoti interesanti, kad šajos 3 objektos pēc kārtas satiku vēl vienu meiteni. Un izrādās, viņa bija no Brazīlijas. Beigās mēs tā sapazināmies, ka mēs vēl aizgājām uz Vatikānu, un es vēl attaisīju prozītu končus, uzcienāju viņu, un bija tāds varens piedzīvojums Itālijā. Kāpēc tu brauc uz Itāliju? Kas jau tajā laikā tā Itālijā tev piesaistīja? Laikam tie cilvēki, tas temperaments, arhitektūra, tā sanatnes elpa un tāds tas viņas dzīves vieglums, kā viņi ķer dzīvi, ikdienu, ka viņi Dolce far niente, Dolce far niente, viņi vienkārši bauda savu dzīvi, savu ikdienu. Tā, tu esi Romā, tu esi satikusi Brazīļu meiteni, jūs esat izēduši prozitu kontekstu kasti, un kas notiek tālāk? Notiek tālāk, kad es saprotu, ka man Itālija patīk un ir jābrauc vēl kaut kur, tad bija vēl dažādi braucieni, bet jā, tad patinot vēl nedaudz šo te filmu uz priekšu, es pēc Spānijas atgriezos Latvijā, es satiku savu dzīvesbiedru tagadējo, dejojot tautiskās dejas, un es aizēju pie viņa un uz darba kabinetu, viņam pie sienas stāv Venēcijas skats. Un es viņam jautāju, tu esi bijis kādreiz Venēcijā? Nē, viņš nav. Es saku, šito mēs izlabosim. Vai tu jau biji bijusi tajā laikā Venēcijā? Es biju bijusi, bet tas bija ar teātra grupu. Mēs braucām uz vienu festivālu. Caurskrienot, ja? Caurskrienot. Tu zināji, ka viņš būtu tas, ar ko tu brauc gondolā, ja? Jā. Un tad es teicu, labi, tad es uzdāvināju mums ceļojumu uz Venēciju. Un viņš pilnīgi tāds tā kā sadedzis gāja pa šo te Venēciju meklējot, jo viņam mērķis bija atrast to skatu, kas viņam ir kabinetā. Jā, tieši to. Un mēs, protams, tur Venēcijā kā tur pa vienu vietu, pa otru vietu, kā visi tie tiltiņi, jo tur jau nevar iziet tā pa taisno. Un beigās mēs nonākam, tas skats ir Akadēmijas tilts, no kuras paverās tas, kas viņam ir gleznā, un viņš man bildināja uz šī tilta. Cik skaisti! Unikāli, tātad tu esi bildināta Venēcijā. Jā, tā kā es esmu bildināta Venēcijā. Labāku stāstu mēs kā Egoiste Fashion House nevaram vēlēties. Ne tikai tas, ka tu uzvarēji ar savu brīnišķīgo fotogrāfiju konkursā, bet arī tas, ka tu tiešām esi bildināta
Itālijā, Venecijā, kur vēl skaistāk. Jāsaka, ka arī manā kabinetā ir Itālijas skats. Jā, tas varbūt arī aizvedas. Man ir gan līdz šim salonam, gan līdz šiem biežiem braucieniem uz Itāliju. Vai ir vēl kaut kas, kas tev dzīvē ienāca kopā ar Itāliju? Vēl man ienāca no pagājušā gada. Man ir vespiņa. Tātad tu brauc pa Kuldīgu ar vespu. Jā, es braucu ar Kuldīgu ar vespu, un man ir arī tāds mazs sapnis. Es gribu arī no šī gada uzsākt vespas tūres pa Kuldīgu kā ekskursijas. Man liekas, ļoti piestāvēt. Kā tas varētu izskatīties? Tas ir tā, ka cilvēki izdomā, ka viņi var pieteikties. Tad mums ir arī Kuldīgā vespu noma. Būs sadarbības partneri, un tad var uzsēsties uz vespiņām, un tad es viņus varu izvadāt pa UNESCO pilsētu. Mēs varam izbraukāt arī kādus kino maršrutus, kur ir nofilmētas kādas filmas Kuldīgas novadā. Tas ir Pansija pilī, Ēdolas pilī bija Sisī. Tā kā mēs varam apskatīt ne tikai pašu Kuldīgu, bet arī nedaudz apkārt. Bet, ja mēs runājam par Kuldīgu, viņi bieži sauc par mazo Venēciju. Tu esi bildināta Venēcijā, tu dzīvo mazajā Venēcijā. Ja? Kā tev šķiet, tur ir kaut kas kopīgs? Tu saskati kaut ko kopīgu? Tur kaut kam ir jābūt, jā. Kāpēc tā tas notiek? Tu neesi vēlējusies dzīvot Itālijā? Varbūt vecumdienās. Jā, jo vēl tāds nepiepildītais sapnis, ko man gribētos kādu laiku pabraukāt vienkārši, kur acis rāda pa Toskānu, to reģionu, jo, ejot tālāk, tātad mans darbiņš, kas šobrīd arī ir, es esmu grupu vadītāja ceļojuma aģentūrā Mēnesdiena, un tad sanāk arī tā, ka man sanāk braukt gan ar grupu, gan arī braukt dažādās vietās, kā, piemēram, izstādes, kas bija Romā arī ļoti skaistā vietā, un tad viņi arī parāda vēl kaut kāds jauns galamērķis. Un ko es gribu pateikt, kad braucot uz Itāliju, lielās pilsētas, Roma ir skaista, Venēcija ir skaista, bet dažreiz der izkāpt no tām lielām metropolēm un tieši pabaudīt tos mazos ciematiņus. Jo, pieņemsim, mēs, kad ar vīru braucām uz Venēciju, mēs pat nedzīvojam pašā Venēcijā, jo tur viss kā sezonā ļoti daudz turistu, kņada, cenas ir uzskrūvētas. Tātad, kur jūs dzīvojāt? Mēs atradām tādu mazu ciematiņu, saucās Mogliano Veneto. Bet tas jau bija Mestrē kaut kur, ja? Tas sanāk pie pašas Venēcijas, kur var viegli nokļūt ar vilcienu. Mums bija superīga naktsmītne, kur turpatās pie dzelzceļa stacijas, kurā bija mūsu ikrīta kafija par ļoti draudzīgām cenām atšķirībā no Venēcijas. Cik maksā kapučino vidē Itālijā? Es jau vairs neatceros. Vidējais kaut kas man tā kā bija zem 2 eiro jau tajā laikā. Jā, tā ir tā starpība, kad Itālijā kafija maksā lētāk kā Latvijā. Un jāsaka, ka es tiešām iesaku šo Baibas padomu, jo arī es ar savu vīru, kad dzīvoju Itālijā, mēs nedzīvojam pašā Venēcijā. Piemēram, tā pati Murano sala, kas ir sasniedzama ar vaporeto, tātad ar mazo tramvajiņu un mazo kuģīti, kas ir ļoti lēti. Tur pavisam citas cenas un pavisam citas vakariņas. Tā kā mēs ar Baibu silti iesakām nedzīvot Venēcijā, bet baudīt Venēciju. Ja? Tā. Bildināta Itālijā. Kā viena no pirmajiem ceļojumiem aizbraukus uz Itāliju. Tagad strādā turisma aģentūrā un vedu uz Itāliju. Jūs saprotat, kāds šovakar man ir sarunu biedrs. Tātad egoists sarunās par Itāliju. Kā ienāca turisma aģentūra tavā dzīvē? Bija Facebookā vienkārši darba sludinājums, kad meklēju grupu vadītāju, un tad es tā palasīju un ček. Šitas atbilst, tas atbilst un pieteicos. Un tas jau vēl bija pirms Covida laika. Un tad, protams, vēl Covids, un tad ģimenes man pieaugums bija, un tad tas nedaudz iepauzēja. Bet tagad ir tā, ka atkal mums šī sadarbība ir atjaunojusies. Un sanāk būt dažādās valstīs, gan Itālijā, gan citur. Un es zinu, ka mums bija ļoti grūti Baibu noķert, lai pirmkārt viņa atbraukt no Kuldīgas uz Vēnspili, uz salonu, un otrkārt, ka viņai sākās tagad sezona. Mazliet padalies, kas tagad būs, kur tu dosies, kur jau es tev nākamnedēļ vairs neredzēšu? Jā, nākamnedēļ jau es būšu Portugālē, Algarvē. Tur arī mums būs viena latvieta, kur dzīvo Spānijas pierobežā, tad viņi mums arī izrādīs, un es tieši meklēju
vietējos tādus cilvēkus, latviešus, kas dzīvo tur. Tas ir veids, kā tad mēnesi aģentūra meklē tos vietējos, lai viņi drēbi parāda. Gidus var atrast visur, bet man patīk tieši tas, ka viņi pastāst tādus knifus, ko citu varbūt tās nezinātu un nepadalītos. Kur tu vēl brauksi? Un tad pēc tam es braucu uz Mursiju, tāda Lamanga, tāda strēmelīte, kur ir 12 km garumā tāda šaura kūrorta vieta ar lielo jūru un mazo jūru. Un fantastisks atpūtas vieta, un arī tad mēs brauksim uz dažādām pilsētām, uz Elči, kur audzē fantastiskas dateles, un uz Kartahenu. Tad tā ir Spānija. Tā ir Spānija, Un savukārt pēc tam, tad lieldienu laiks man būs Itālijā. Un šoreiz tas būs Umbrijas reģions, kas ir saucamā zaļā sirds. Jo tas sanāk, kad Itālijas kartē, kad paskatās, kur ir Umbrijas reģions, tad viņai nav neviena jūras robeža. Viņai ir tikai sauszeme. Un tas ir tāds gardēžu maršruts tiešām, jo tā kā itāļi ēd, kā viņi bauda. Vai ne? Tas ir, tas ir Jāsaka, fenomenāli. itāļi sāk baudīt vēlu vakarā, un tad, kad jau 9 Ventspilī ir aizgājuši gulēt, tad Itālijā visi dodas ielās un sāka vakariņot. Un jāsaka, ka itāļi, grieķi, spāņi, viņi nedodas ēst, tāpēc, ka ir milzīgs izsalkums. Viņi dodas ēst, tāpēc, ka tas ir baudījums, piedzīvojums, iespējas satikties, parunāt. Un tas pārvēršas par daudzu ilgu garu stundu sarunu. Ja? Saki, kurš reģions tev Itālijā pašai ir vismīļākais, tuvākais? Es teikšu, ka man Umbrija ir iekritusi sirdī, jo man patīk, ka tur ir tas iezemiešu, viņiem ir tas smeķis, viņiem ir pilnīgi cita arī tā ēšana. Tas ļoti tāds lokāls, kas nav citos reģionos. Jāpiezīmē, ka Itālija tiešām ir ļoti dažāda. Jāņem vērā, ka Itālija kā valsts vispār ļoti vēlu tika nodibināta. Un viņi, tie reģioni ir tik ļoti dažādi. Nekad nevar salīdzināt ziemeļus Itālijā, kas pelna naudu, kas ir biznesa, pret dienvidiem, kur cilvēki ir daudz relaksētāki un pilsētas daudz citādākas. Es teiktu, pat augstrumnieciskākas. Bet mēs ļoti mīlam Sicīliju, par Sicīliju nākamajā sērijā. Bet paliekot pie šīs sērijas, tātad Umbrija būtu tā vieta, kur tu brauktu, ja? Un, ja es kā Ventspilniece, Latvijas iedzīvotāji, tad vēlētos izvēlēties kaut kādu ceļojumu maršrutu, kā tas notiek, jāpiesakās grupā? Jā, tātad vienkārši ierakstot www.mēnesdiena.lv, tad jūs redzēsiet, kas ir piedāvājuma kādi maršruti, un nav jābaidās no tā, ja arī, piemēram, kāds vēlas ceļot viens, jo ir arī šīs te opcijas, kad saliek, piemēram, dāmas vienā istabiņā vai kungus vienā istabiņā. Pārsvarā tās ir dāmas, jo kungi retāk, vai arī viņi brauc ar sievām kopā. Un, par mēnesdienu tie ir baudītāji. Tie ir tādi, kur nesteidzās, tāpēc arī es teiktu, ka tā ir tā Itālijas sajūta jau pašā ceļojuma aģentūrā. Tāds DNS Itālijas, jo viss tas ir tā, ka tas nav, ka mēs braucam kā liela grupa, un tagad mums jāredz tas. Mēs mazāk, bet izbaudam vairāk. Un tad šīs ir tās mazās pilsētiņas ar maziem restorāniem, kur tiek speciāli atlasīti. Bieži vien tie ir arī Michelin galamērķi. Sakot, tur ir bauda uz visu 100. Man ir jautājums, vai mēnesdienā es varu arī sev individuāli tūri saplānot, attiecīgi samaksāt, bet kāds man to visu norezervētu, saplānotu, un tad es varētu doties arī, 2 vai 4 cilvēku kompānijā. Es domāju, ka tas arī ir. Kāpēc mēnesdiena? Kāpēc aģentūrai šāds nosaukums? Tur bija stāsts par mēnesdienu, par kalendāriem, kad bija aizdomā nosaukums, un šīs 2 dāmas, kas nodibināja firmu, viņas izdomāja, ka viņas negrib neko, kur ir iekļauts travel vai ceļošana vai kaut kas tāds, aģencija. Un tad, kad bija jādodās piereģistrēt šo te uzņēmumu, tad, kā tad sauks, un tad tā viena no dāmām teica, Mēnesdiena. Vai uzņēmums ir Kuldīgas vai tas ir Rīgas uzņēmums? Nē, tas ir Rīgas uzņēmums. Bet tātad tu no Kuldīgas dodies šajos ceļojumos uz Spāniju, Portugāli, Itāliju. Bet šī vakara saruna mums, protams, ir par Itāliju. Kā tagad ir Itālijā pavasarī? Vai tu ieteiktu braukt uz Itāliju pavasarī? Noteikti. Kad ir tas labākais laiks braukt uz Itāliju? Tad, kad ir brīvs. Kad ir atvaļinājums. Tas ir vislabākais laiks, jo
Itālija ir arī pat nesezonā līdzīga. Esmu bijis arī tā, ka lietus līst. Vienalga, viņiem tā dzīve neapstājās. Viņiem nav īsta atšķirības, vai ir turisma sezona, vai ir nesezona. Viņi tāpatās iet kafejnīcās, viņi bauda, ārā ir ieslēgti gāzes lampas, lai būtu siltāks, būtu omolīgs un jā, tā kā jebkurā laikā. Jā, un tā ir interesantā šī itāļu dzīves gudrība, ja, ka diena dalās tādos posmos. Kas tajā laikā? Tā tad ir laiks, kad ir siesta, kad nekas nestrādā. Lūdzu, mīļie, nedusmojieties, jo mēs vairāk aizbrauksim laukos, vai uz Puglī, vai Umbriju, vai kaut kur nos no lielajām turisma pilsētām. Būs pulksteņlaiki pēcpusdienā, kad nekas nestrādā. Un varbūt tieši tāpēc tajās vidusjūras zemēs cilvēki dzīvo ilgāk, jo viņiem ir pusdienu miedziņš. Un tad viņi dodās tai vakara darbiņā vai vakara restorānu biznesā, viesmīlības biznesā. Ja? Un tas ir pavisam cits dzīvesveids. Bez tam itālis vienmēr vakarā skaisti sapucējas un tad iziet no mājas, lai tikai parādītu sevi, paskatītos uz citiem, parunāt par jaunākajām tenkām. Saki lūdzu, vai atšķirās Portugālis, Spānis un Itālis? Nu, protams, viena no lietām ir valoda, kā to vislabāk var atšķirt, bet kaut kas jau ir viņos līdzīgs. Tā paša siesta, tas pats dzīves baudījums. Vai itāļi ir stilīgāki? Manuprāt, jā. Nu, tas gan jā. Bet, vai ne? Arī vīrieši tai skaitā. Tu piekristu man, ka itālis ir tas, un arī itāļu vīrietis ir tas, kam ļoti patīk pucēties. Jā, es teiktu, ka pirmā vietā varētu būt itāļi, tad ir spāņi, un tad varētu daudz vienkāršākie portugāļi, vai ne? Tā ir taisnība, jā, par vidusjūras reģionu, ja runājam. Un vai tev ir arī kāds tūris, teiksim, uz kaut kādu Milānu, kas ir šopinga centrs vai citām tādām vietām? Kāds ir vispār tūris pa Itāliju? Ir visāds. Ir šie te mazie gardēžu braucieni, ir arī braucieni uz operām, uz koncertiem. Ir festivāli brīnišķīgi, vai ne? Varbūt mēs varam dažus minēt, kas vasarā vai rudenī sezonā jāpameklē. Tagad būs arī uz Il Volo, ir uz koncertu arī, kas ir ļoti forši čaļi, kas dzied un spēlē. Un tas notiek kādā pilsētā, lielā laukumā, jā? Vasarā tas viss ir vai no amfiteātros vai laukumos. Vai nekad neesat braukuši uz Veronas operu? Ir braukts, jā. Tur gan pat Evita brauc vairāk, jā. Bet ir arī braukts tur, jā. Tātad ir koncerti, ir gardēšu tūris, bet, ja mēs runājam par itāļu ēdienu, laikam jau nevar nepieprasīt baibai. Kad tev atnes to menju uz tām daudzām lapām, tad ko tu parasti izvēlies? Man jūras velts ļoti garšo. Visādi astoņkājīši un tādas lietas, jā. Bet, ja par ēdienu, tad man ļoti ir mīļas divas grāmatas. Kad es braucu uz Itāliju, tad es viņas vienmēr pārskatu. Viena ir tāda maza sarkana, kas saucas Itālija ar mani. Varbūt esi tāda bieza vārds. Jā, tāda. Un tur ir ļoti forši rakstīts par dažādām lietām, izskaidrots par tradīcijām, un par stereotipiem, viņu žestiem un kā viņiem ir tā, ja tev kāds brauc, tad tev parādīs, ja? Jā, parādīs tev šo žestu. Un tad tā ir viena grāmata, kas man patīk, dažreiz vienkārši iedot to sajūtu arī, ko var pastāstīt grupā. Un otra ir grāmata, kas ar nosaukumu Kāpēc itāļiem patīk runāt par ēdienu. Viņa ir tāda pabiezāka. Sieviete, kur apprecējusi Itāli, dzīvo Itālijā, ja? Nezinu par autori, bet jāpameklē, kā viņa sauc, bet tas nosaukums to es atceros. Un tur ir ļoti labi rakstīts par katru reģionu, kas viņiem ir tāds, bet tādā nevis tāda aprakstošā, bet tā valoda ir tik garšīga jau pat. Ka jau gribās vakariņās, ja? Un kad tev jau siekals ir jau lasot, un arī tā valoda ir tik garšīga pat pa sevi, tā, kad izskaidrots, tad bija, pieņemsim, par Sardīnijas, vēl tagad atceros, kad bija tāds apzīmējums kautu ķermeņu matroška. Respektīvi, viņiem ir tāds ēdiens, kurā ir šis te kurš tiek pildīts viens lielāks dzīvnieks, ejot līdz mazākam, un tas mazākais ir kaut kāds putniņš un balodīts. Ja? Tā kā daudz dažādas gaļas. To, un pēc tam viņu ilgi un dikti tur grillē un šmorē, lai viņš būtu gatavs. Tas ir kaut kāds svētku ēdiens. Ja?
protams, jā, tad Sardīnijā pašā arī ir vērts nogaršot gan šo te piena sivēnu, gan arī to drausmīgo sieru ar tārpiem, ja, kur ir tās kazumarca saucās, kurā ir speciāli ielaist. Tagad, protams, ar visām Eiropas regulām to neatļauj, un viņi var dabūt tikai tā tiešām uzildina sieru, ja? Tārpi, kas viņi sanāk tā, ka viņi ielaiž šos te kāpurus, un tad viņi sadēj tās oliņas, un tad tas siers paliek tā kā kremīgs, tādā veidā. Tad proteīns papildus, ja? Jā, papildus, un tad pati neesmu pagaršojis, bet jā, kas saka, ka esot, tā ir... Es arī ne, jāsaka, es arī ne. Kurā reģionā vēl tev garšo? Jā, es teiktu, ka Sardīnija man bija arī tāds viens no, ja mēs runājam par Itāļu salām, tad Sicīlija un Sardīnija. Tad viņas abas divas man joprojām ir tā, kad balansēs nevar saprast, kur patīk labāk. Bet par Sardīniju vispār bija interesants stāsts, jo mēs aizbraucām, un es skatos laika prognozē, kad tad, kad mums ir paredzēta brīva diena saulei, jūrai un vējam, līs tā kā pa Jāņiem. Es domāju, kaut kas ir jāizdomā. Un es tagad skatos tajā Sardīnijas kartē, kad, kurā vietā varbūt tās kaut kur varētu mazāk līt un tā. Un es atradu tādu mazu kalna ciematiņu, kas ir arī slavens tur ar bandītiem un ar visu kaut kādu tādu vēsturi, ar mūrāļiem, kā protests arī, kas bija kā afišs. Jo, ja tu izliec, piemēram, afišu, ja, tad afišu var noraut. Bet, ja tu uzglezno viņu uz sienas, tad tas paies ilgāk laiks, kamēr tu viņu aizkrāso cieti. Sicīlijā pamanīt, vai ne, kad ir šī mūrāļa. Un tad man likās, un tieši tur nelija. Un tad mēs to dienu pārplānojām, kad mēs braucām uz šo te kalnu pilsētiņu un tad baudījām tur. Un tad arī bija gan šis te speciālais dziedājums, kur 4 vīri sastājās, un tad viņi daudzbalsīgi dzied. Viņi sākumā mūs apkalpoja kā vietējā restorānā, un pēc tam viņi arī nodemonstrēja, kāda ir šis te tradicionālais dziedājums. Tā bija improvizācija. Tev kā gidam tā bija improvizācija, vai ne? Tātad Itāls ir gatavs, kā jau ir laikam jebkurā vidusjūras reģionā, vai ne? Viņi atsaucās, viņi improvizē, viņi priecājas par turistu. Un es vēl pirms braukšanas es noskatījos ar mīlestību no Sardīnijas, bija tāds raidījums arī, kur Roberto brauca, un tad tur es uzrakstīju Roberto, viņš man atsūtīja tās gides telefonu numuru, es ar viņu sazinājos, un tā bija viena no kad es prasīju grupai, kas visvairāk patika, tad beigās viņi atzina, ka tas neplānotais, tas bija vienkārši vislabāk, jā. Un, protams, ir tādas lietas, kur vienkārši ir tev jāļaujās un jābauda tas, kas tev ir dots, un ja līst lietas, tad tev ir vai jāiemācās dejot lietu, vai jāmeklē kaut kāds risinājums. Bet Itālija tas ir ēdiens. Viennozīmīgi tas ir ēdiens. Itālija, protams, ir arī mode un mūzika un dizains, bet tas ir ēdiens. Tad varbūt izstāsti tiem, kas tikai gatavojas doties tā kārtīgās vakariņās Itālijā, ka tur ir vairāk šīs sadaļas. Tur ir kā pamatēdiens un antipasti un viss tas pārējais. Sagatavo lūdzu mūsu skatītāji. Kā ēst Itālijā? Tas ir traki. Tas ir traki, jo protams, tad ir starteris, tad ir antipasti, kur ir bieži vien tā ir pasta, un latvietis jau būtu paēdis jau pēc šīs pirmās, otrās kārtas, jā. Bet nē, tad vēl ir pamatēdiens, un tad vēl ir deserts ar espresso, kaut vai vakarā, un tur viņiem tas mazais daļģisīvis beigās vēl, un vēl beigās vēl, limoncello parasti. Limoncello vai, piemēram, Sardīnijā mirtu. Mirtu ar melanītēm, vai arī kādu grapiņu, skatoties kādā ciematā. Un tā ir lieta, ko es arī vedu no Itālijas mājās. Tas ir kārtīgais štengrais alkohols, 96%, ko var nopirkt viņiem pārtiks veikalos. Un latvieši to bieži vien liekas, ārprāts, kur tad šitādi te likšu, vai ne? Jā, spirtu likšu, jā. Nē, viņš ir ļoti labs uzlējumiem. Nopērciet Itālijā pāris citronus, nopērciet to un jūs uztaisīsiet savu limoncello mājās. Tā kā Latvijā vairs tādas lietas nevar nopirkt, ko var nopirkt Itālijā. Protams, ne tikai par ēdienu. Saki, lūdzu, ja braukt uz Itāliju, ar ko vajadzētu sākt un ar ko vajadzētu, ko vajadzētu redzēt savā dzīvē Itālijā?
Šitas ir grūts jautājums. Teiksim tā, ko Baiba ieteiktu dzīves laikā Itālijā apskatīt? Nu, es domāju, ka noteikti ir jāsāk ar pašu Romu, jo tas ir tomēr gan vēstures, gan kultūras, gan visa šūpulis. Un tad, kad esat Romā, tad tas man arī bija atklājums, ir ļoti jauka pilsēta Nemī. Noteikti aizbrauc. Netālu no Romas viņiem ir arī tāds tā kā piļu maršruts, un tur arī pēc vienas šīs izstādes mūs aizved kā galamērķi. Un tādā klintī augšā tāda maza pilsētiņa, un viņiem ir zemeņu svētki, arī tā kā mums Latvijā Mālpilī ir zemeņu svētki, viņiem ir šīs te mazās tādas tā kā meža zemenītes. Un tur jebkurā vietā, tur ir mazi tādi pudelītes ar liķierīšiem, tad tur ir kūciņas ar tām mazām zemenītēm. Nu, viņas ir visur tajā mazajā pilsētā. Tātad jūnijas. Jā. Maija beigas jūnijas. Jā, tur Nemī, un tad var paskatīties, kad ir šie svētki, viņiem uz tiem noteikti vajadzētu aizbraukt. Jā. Un uz salām jau droši vien. Un uz salām, jā. Salas ir ļoti skaistas, un gan Sardīnija, gan Sicīlija, jo, Tirkijas zilais ūdens, vidusjūra, tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi. Un tieši tāpēc no visām sarunām, kas varētu notikt šeit Egoiste Fashion House, mēs esam izvēlējušies sarunu ar Baibu, jo viņa, kā reiz mums ir eksperts Itālijas jautājumos. Un, kā mēs zinām, viss Egoiste Fashion House sortiments ir ražots Itālijā. Arī ādas jostas un somas. Baiba, paldies tev par šo sarunu. Mēs no salona dāvinām tev dāvanu karti, lai tu vari kaut ko šeit Latvijā nopirkt no skaistās Itālijas. Un gaidīsim tev vēl sarunās, jo, kā jau es apsolīju, nākamā sērija būs par Sicīliju, ko Egoiste Fashion House mīl īpaši. Paldies tev, ka atnāci. Paldies!